Sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien jauns formāts un arī jauns viesis Kaspars Grīnbergs, iepriekšējās sezonas uzvarētājs. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Kaspar, varbūt nedaudz pastāstīsi par sevi, kā tev vispār ar ko tu nodarbojies ikdienā. Es arī dzirdēju, ka tu piedalījies izcilnieku šovā. Es neatceros tieši nosaukumu, un varbūt tas palīdzēja arī tev uzvarēt iepriekšējo sezonu, un varbūt par kaut kādiem saviem trikiem, ko tu izmanto Premjerlīgā. Jā, nu es šobrīd esmu students datorikas fakultātē. Par to šovu, jā, es piedalījos Gudrs vēl gudrāks, kad es mācījos vēl 12. klasē. Es izcīnīju trešo vietu, bet vairāk par FPL, par maniem trikiem. Manuprāt, nav nekāda tāda apslēptā maģija, kā tas izdodas, kā var dabūt labu rangu un kā var arī uzvarēt starp rindām līgā. Ir jāskatās futbols, ir nedaudz jāpaskarās uz skaitļiem un, manuprāt, jābūt labām plānošanas spējām. Ļoti tāds humble opinion, jā. Bet es domāju, ka jā, ļoti, ļoti godīgi. Es arī ik pa laikam paskatos futbolu, kaut kādu podkāstiņu, kaut kas nedaudz no matemātikas. Vēl izcili, ja tu proti kaut kādu skraparīti uztaisīt, vēl vairāk informācijas. Bet kopumā tieši tā nekas īpašs. Labi, ķersimies uzreiz vērsim pie rakiem. Analizēsim wildcardu. Tagad ļoti populāri, ļoti daudz menedžeru spēlē wildcardu. Es būšu viens no tiem, kas par attiecīgi wildcardu nespēlēs. Varbūt kas par pateiksi, kāpēc tu izvēlējies pieturēt wildcardu? Manuprāt, manam sastāvam īsto valkārt nav nepieciešams. Man ir Gabriels, es varu tikt pie sakas, un arī, ja es skatos uz tām spēlēm, kas ir tagad uz priekšu, man ir trīs Tottenham spēlētāji, man ir arī Watkins, nu, protams, lielākā mana šī brīža dzīves problēma ir Erlings Haalands, man nav Erlinga Haalanda, un pie Erlinga Haalanda ir jātiek, redzot, kāds ir spēles Manchester City, bet, manuprāt, es ar saviem brīvajiem transferiem būšu spējīgs tikt pie viņa. Jā, jā. Ļoti pilnvērtīga īsa analīze. Joprojām Kaspars ir top 15, man liekas, starp rindām. Jā, un neizmantojot reiz Haalandu, spēlēja jau to ļoti oriģināli un interesanti, neizmantojot tādas, teiksim, šablona metodas. Labi, nu, tā tad apstīsimies uz to, kāds tad ir wildcards. Tā, vai visu labi var redzēt, Kaspar? Jep. Tātad sākšu ar vārdsargu. Es domāju, ka nedaudz parunāšu tieši par attiecīgo spēlētāju. Tad varbūt Kaspars izteiks savu viedokli, novērtēs šo maiņu, varbūt kaut kādu alternatīvu pateiks. Bet kopumā iziesim cauri visām pozīcijām, caur mazāk svarīgajām, mazāk, protams, par tiem spēlētājiem, kur vienkārši aizņem vietu un ir lētāki. Bet par galvenajām pozīcijām noteikti pieskarsimies. Kopumā koncepts viennozīmīgi Haalands iekšā, jo, kā mēs redzam, Haalands sit tagad 85% no visiem Manchester City goliem. Un vispār, man liekas, viņš ir otrajā vietā arī starp klubiem, kur pirmajā vietā ir Manchester City un otrajā vietā ir Erlings Haalands. Tāpēc nu, viņam ir būt komandā arī par to lielo cenu, par ko es sākumā apšaubīju. Nu, Haalandam ir vienkārši jābūt. Bet pa pārējiem, ja godīgi, nav tik ļoti liela pašpārliecinātība, bet esmu pārliecināts par to, ka Rājam no sestās stūres ir būt vārtos. Ko tu par to domā, Kaspar? Es domāju, ka jā, nu Reja pēdējā laikā spēlēja fantastiski. Viņš vēl kā Arsenālu, gan spēlē pret City, gan arī pirms tam Champions League pret Atalantu viņš vilka. Es domāju, ka nu, vienīgā alternatīva, kas var būt Rejam, ja tu negribi viņu, tu vari paņemt no Brentfordas Flekena Jā. vai varbūt, kad no Forestiem vārds ar. Bet, nu, es domāju, ka 90% būs divi Arsenāla aizsargi, nu, jeb šie vārdsargs arī, un Jā. Reja būs sastāvos.
Tieši tā, man arī bija tas koncepts, kur man ir triple-ups uz Arsenāla spēlētājiem, ja, bet man bija dilēma, vai ielikt Havertzu un kādu no viduslīnijas, kurš visdrīzāk tagad ir Saka, jo pārējiem ir rotācija, un kādu aizsargu, vai arī Rāju, vēl vienu aizsargu un Saku. Bet tomēr beigās es optimizēju savu komandu tīri pēc naudām, tā lai man ir viens viduslīnijā un sanāk kā divi aizsargi, viens no viņiem vārdsargs. Šobrīd kā otro vārdsargu es redzu Fabianski, jo vienīgais vārdsargs ar 4-0, kurš ir reālā spēles minūtēm, man liekas, diezgan optimāli. Jo tērēt slotu uz Arsenālu otro vārdsargu, man liekas, būtu neloģiski. Es gribētu izmantot pilnu potenciālu ar 3 Arsenāla spēlētājiem, kuri reāli arī nes man punktus ikdienā. Jā, runājot vēl par Fabianski, viņš nospēlēja kaut kādā spēlē pāris minūtes, bet, nu, cik es saprotu, tad tāpat tās arī Ola būs Vesthamē vārtos. Īsti nav neviens tāds vārds, kas par 4 miljoniem varētu spēlēt, tāpēc tur, manuprāt, baigā starpība nav, ko izvēlas kā otro vārdsargu. Jā. Šeit nākamais man ir Aleksandrs Ārnolds, superprēmijuma aizsargs. Mēs redzam, viņš ir otrajā vietā kopumā arī. Un, zini, kāpēc tā cena viennozīmīgi pagaidām neattaisno punktus, bet redzot pašu spēli un to, cik daudz izdevības viņš izveido priekš saviem komandas biedriem, es domāju, ka viņš ir labāks par vairākiem pussargiem, kur arī ir 7-0 un potenciāls sakrāt vēl plus 4 punktus pa sauso spēli. Man liekas, tas man ir jāizmanto. Tavas domas? Tieši tā. Kaut Es kad domāju, ka Trentam ir jābūt sastāvā, lai arī tagad tur pēc vilkiem būs Crystal Palace izbraukumā, Chelsea, Arsenāls. Varbūt, ka nebūs tās sausās spēles tik daudz, kā bija sezonas sākumā, bet Trents ir Trents. Tur ir stūri, brīvsitieni. jā, Trents atdos punktus. jā. Otrajā vietā šeit ir nedaudz triki. Es paņemšu pēc cenas, ir Kalafiori. Tas ir tīri, es būtu paņēmis vai nu Gabrielu vai nu Salibā, jā, jo tur ir garantēts spēles laiks un stabilitāte. Bet vienkārši redzot to golu pret City, es vienkārši paņēmu telefonu un ieliku Kalafiori savā komandā. Es zinu, ka tas varbūt ir nedaudz pārgalvīgi, jā, bet tas, ka viņam cena arī vēl nav 6-0, daudzi viņu ir pārdevuši. Šis varbūt ir tas laiks, kad var riskēt un iekļaut viņu savā komandā. Jā, nu man ir Gabriels. Viņš maksā nedaudz vairāk, bet man viņš ir no sezonas sākuma. Un Gabriels ir iesist no stūra. Jau 2 goli gan pret Tottenham, gan pret City. Tur, manuprāt, protams, ir atšķirība. Ir tie 0,2 miljoni, bet es ņemtu Gabrielu, jo zinu, ka viņš spēlēs 100%. Bet, kā tu teici, Kalifiori iesit ļoti skaists vārds pret City. Un, ja viņš turpinās spēlēt, tad tā ir tikpat laba opcija kā Gabriels. Jā, jo šobrīd viņš ir tajā pašā malā, kur ir Zinchenko. Zinchenko ir traumēts, tur Kivjors un Timbers, it kā viņi var rotēt, bet man liekas, šis pirkums, ko Arsenāls veica vasarā, viņam būtu jāspēlē, un tas golu trets būs diezgan liels. Cerams, ka attaisnos arī mani. Otrajā vietā ir United aizsargs Mazrui. Jā, teiksim tā, nav labākais kalendārs, bet man ļoti patīk viņa cena un tos sniegums, ko viņš arī parāda laukumā, tīri vērojot viņa sniegumu. Jā, es tev piekrītu. Man kā Manchester United fanam ir ļoti daudz pieredzes skatoties Manchester United un Mazroji. Var redzēt, ka viņš tā kā ir Van Bisakas vietā no pagājušā gada, ir tas uzbrukuma potenciāls daudz lielāks. Viņš daudz pieslēdzās, bija arī pret vienās pamāks pret Southampton, bija lieliski iespēja iesist, bet netrāpīja. Vēl par Manchester United aizsargiem, tad Delikts iesita pret Southampton ar galvu. Un, ja būtu nedaudz veiksmīgāks, viņš arī varēja iesist pret Palace. Arī viņš var būt laba opcija tikai par 0,4 miljonu. Man liekas, ka 5 miljoni viņš maksā. Jā. Vairāk. Un arī viņš var būt laba opcija. Spēlētājs karsts, viņš var iesist ar galvu līdzīgi kā Gabriels.
Un visvairāk tas, ka Eriks Tenhāks viņam uzticās, jo viņi liek Maguiream priekšā. Un es domāju, ka viņš arī var būt laba opcija arī tās spēles. Tagad ir Tottenham un Aston Villa, bet pēc tam, ja mēs paskatāmies, spēļu trakerī ir zaļas spēlītes, un tas nozīmē, ka vajadzētu būt arī kādai sausai spēlē. Jā, piekrītu par uzbrukuma potenciālu, par uzticību, par stabilitāti. No viņa tiešām var tagad iet attacking return. Labi izvēle. Bet šobrīd paliksim. Man vienkārši vajadzēja iekļauties budžetā. Jā, iespējams, es liktu arī būt Protams. izskatījis, bet šeit bija budžets. Trešajā vietā Aina sākumā nedaudz viņš pārsteidza menedžerus ar savu traumu, bet pēc tam atpakaļ cilvēki sāka viņu pirkt. Vienkārši ļoti augsts klases aizsargs, ļoti ātrs piedalās uzbrukumos, un tur vienkārši labāk ir vienreiz pavērot viņu, nevis stāstīt tagad daudz lietas un skatīties uz statistiku, jo viņam ir gan bonus punkti, gan Espirito Santo treneris un Nottinghams, kā mēs redzējām, ir viena no tām komandām, kur var nostāvēt savu spēli pat pret Liverpoolu. Jā, tieši tā, tā sausā spēle pret Liverpoolu mani ļoti pārsteidza. Lai arī es biju dzirdējis, ka viņiem ir laba aizsardzības statistika, bet nu, ne jau no Anfieldā pret Liverpoolu, bet tas Jā. izdevās. Un, viņš var būt ļoti laba 4,5 miljonu opcija. Un, protams, viens tīri, lai aizņemtu vietu un atbrīvotu budžetu. Viņa alternatīva ir FAS vai es pareizi izrunāju, no Lesteres. Šobrīd viņš maksā 4,1 miljonu. Bet šis aizsargs, manuprāt, arī nospēlēja 90 minūtes iepriekšējā laikā. Tīri, lai atnes kādreiz 2 punktus, un kā pēdējā maiņa, man liekas, ir optimāli. Šeit es redzēju Twitterī, jeb X-ā, Jā. ļoti interesantu teoriju par Brentfordas aizsargu. Vienu es neatceros, kā viņš sauc, bet arī bija 4 miljoni. Un vajadzētu spēlēt, un Brentfordē ļoti labas spēles, tāpēc arī daudzi gribēja šis Vanderbergs 3 punkti. Viņam ir, viņš ir nospēlējis kaut ko, viņš no Liverpoolas pārgāja, man liekas. Manuprāt, Jā. tajā 90 minūtes durēs. Nu, šī ir tā, es nezinu par viņu spēles laiku, cik viņš spēlēs arī uz priekšu, bet, ja ir Brentfords aizsargs par 4 miljoniem, tad tā var noteikti būt laba opcija. Klausies, es esmu ļoti laimīgs, ka es piezvanīju tev, un šobrīd mēs izdarīsim šitādā veidā. Jo nevienmēr var izsekot visiem Twitterim, un man liekas, pasekošu tavam padomam. Jā, ļoti labi, Kaspar, paldies. Jā, cerams, ka kādam vēl noderēs, jo tiešām šis asets ir svarīgāks nekā Southamptons. Labi, ejam tālāk. Līderis viduslīnijā saka, 30% tur ir acīm redzami, vai nu Havertz, vai nu Saka, kādam ir jābūt no uzbrukošā potenciāla uz turpmākām spēlēm. Kā mēs redzam, viss ir zaļš. Un man šie komentāri pat ir lieki. Jā. Tieši tā, tur nav ko runāt pret Leicesteru, pret Southampton, tā ir kapteiņa iespēja. Tālāk gan tur bija pāris sarkanās spēles, bet, priekš Bukayo Sakas sarkanās spēles neeksistē. Ja tas nav Manchester City, kur viņi nomaina puslaikā. Jā. Un turpat viņš arī dabūja returnu, iedeva piespēli, bet viņu vienkārši tīri dēļ sarkanās kartītes, par ko mēs varam nedaudz vēlāk parunāt. Viņu nomainīja. Nākamajā vietā ir Luis Dias, un šeit man bija bēdīgi. Es personīgi, kā tu zini, esmu Diego Žotas fans. Man Diego Žota patīk vairāk, pat arī tagad, bet svarīgi ir nevis tas, kas patīk, bet tas, kas nes punktus. Un mēs redzam arī, ka Slotam tiešām, kā Arkādijs bija minējis iepriekš, patīk izmantot vairāk flangus. Un Luis Dias šobrīd ir labākā opcija uz šo pozīciju. Tieši tā, Dievs sit iekšā, un viņš pārsteidz, īstenībā Liverpool ar to pārsteidz mani, ka Diešam ir daudz vairāk iespēju nekā Mohamedam Salakam. Un man kā Salaka, cilvēkam, kam ir Salaks, nevis Haalands, tas ļoti nepatīk. Bet jā, es gan nezinu, ar Diešu ir viens jautājums, tāpat kā ar Žotu, ar Darvinu Nuņez vai ar Gakpo, kurš kad spēlēs, to, manuprāt, nezinu pat Liverpools galvenais treneris. Pagaidām viņam uzticās, bet arī šīs minūtes, kā mēs redzam, ir 60, 65, 71.
Un tāpat tas rezultāts ir apbrīnojams. Rezultāts ir iespaidīgs, jā. Jā. Un, nu, ir grūti pateikt, bet šobrīd es riskēju, un šī konceptā ir bez Salaha, ar Diešu. Un kā tu jo starpība, man liekas, šobrīd ir 4 miljoni vai pat 5 miljoni. Salahs ir kaut kur ap 13, ja es nemaldos. Varam apskatīties. Sāk tuvoties 12,6. 3. Jā, 12,8. Ja grib viņu Man ir nopirkt, 2,6. Jā. jā, viņš jau 12,8 un starpība ir jā, nu, 5 miljoni šobrīd. Jā, tas ir daudz. Jā, un es domāju, ka tas ir vesels aizsargs, gandrīz Pedro Poro, tāpēc Luis Dias šobrīd. Nu, man gan nav Pedro Poro un nav Salaha, bet tādā veidā. Nākamais Buemo, manuprāt, bez Tūnija, Buemo uz kalendāru, kur mēs redzam, kurš ir pa lielam zaļš. Arī Mastāvis, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku viņu nopirks, un viņš uzkāpsies cenā, izpilda pendeles, aktīvs uzbrukumā. Jā, viennozīmīgi tas ir arī mans plānotais transfers šai nedēļai. Man bija Gordons no Newcastles un visticamākais, kad Mboma nāks. Jā, Gordons pagaidām neparāda to pašu sniegu, kas bija pagājušajā gadā, plus viņš ir dārgāks. Nu, Mboma tā būs stabilitāte. Eze. Eze ir tā, ka viņš nu, neataisno tās expectācijas. Cilvēki viņu pārdod, bet mēs tāpat redzam, ka 22% joprojām ir Eze. Būs jocīgi, ka Everton ir ar trīnieku un nav zaļa. Varbūt tāpēc, ka viņi spēlē viesos vai kā tur ir. Ja? Bet pēc tam būs salīdzinoši vienkārši kalendārs. Un nezinu, man gribās atstāt pat arī tad, kad ja man viņš bija tāpēc, ka es biju domājis, ka viņš izpildīs pendeles, bet mēs redzējām, ka man tā ir pendeļu galvenais izpildītājs, vai arī viņi rotējas. Klausījos, treneris pateica, ka viņi paši izvēlēs, vai nu ir viens vai otrs, kas, manuprāt, ir nedaudz jocīgi. Ir pirmais un otrais izpildītājs. Bet šī brīdī, Eze arī ar tiem momentiem, ko viņš radīja, un arī ar to neieskaitot to golu, ir underrated, un es nebūtu no viņa tā atbrīvojies. Kā atbrīvojies lielākā daļa menedžera. Es biju starp tiem, kas atbrīvos. Man bija no paša sākuma Eze, un es viņu pārdevu tieši pirms vārtiem. Viņš iesita trešajā, man liekas, spēļu nedēļā. Jā, Es viņu pārdevu, un tas, ko es neatceros, kur es nopirku vietā, man liekas, ka Rodžers, jo viņiem bija labs spēles 8-0. Un tad Rodžers, protams, neiesit 3 nedēļas un eziesit. Bet, nu jā, tas, ka neiesit, tas, ka viņam nedēļa sist pendeli, tas man tādā ziņā palīdzēja un patīk. Jā, tas bija stiprs dealmakers, jo es arī biju uz robežas, lai viņu pārdot, bet labi, ka es savaldījos, pagaidīju, un tagad pie šī koncepta, ko varētu vietā ielikt īstenībā. Tagad īstenībā Džeims tas Madisons? Man liekas, ka Džeims Madisons ir 0,6 miljoni. Jā, jo Madisonam ir ļoti laba statistika. Arī kaut kas, ko es redzēju Twitterī, kad Madisonam tas ekspektētie vārti un ekspektētās piespēles ir, manuprāt, otra labākais goldi plus piespēles ekspektētie līgā aiz Erling Haaland. Jā. Un plus vēl viņš ir nedaudz dārgāk, un man nepietiek, diemžēl. Viņš ir dārgāks, tev naudas. Jā, viņš ir dārgāks. Viņš ir dārgāks, un man pietrūkst. Kaut kur ir jāsavāc tā naudiņa, lai viņu ieliktu. Bet, Tā, mums bija nelielas tehniskas problēmas, vai precīzāk teikt, man bija nelielas tehniskas problēmas, bet tagad mēs esam atpakaļ. Un mēs izrājām par Madisonu. Ja, tagad, es domāju, var runāt par Semenējo. Antonijs Semenējo. Ko tu domā vispār par šo pussargu? Es viņu paņēmu tīri tāpēc, ka labi sevi parāda un ir labs kalendārs. Ja, un samērā lēts. Ko tu vispār domā par šo? Jā, tad, kad aizgāja Solanki, es domāju, ka tur nekā laba vairs nebūs. Bet no Semeņo var, acīm redzot, viņš vārds gūst, viņš iesits ir golu, viņš iesit arī, man liekas, tajā spēlē pret Evertonu, kur bija tās pēdējās 10 minūtes. Vārds viņš var iesist, ir Southampton un Leicester nākošajās 2 spēlēs. Tad, ja ne tagad, viņš gūst tos vārdus.
Jā, Un jā. priekš tā budžeta 5,6 miljoni, nu, nav tur baigi daudz labākas opcijas. Tā kā vēl ir Rodžers, kas varbūt kaut ko var izdarīt, vai no Evertona mums viņa Maknīls sauc, tas, kas iecentrēja Kalvinam Luvinam visu laiku. Jā, es piekrītu pār Rodžersu. Jo bija dilēma vai nu ņemt to Nānu vai nu Rodžersu, un Rodžersam bija labāki stati uz to brīdi. Bet tad, kad es paņēmu Nānu, un Nānu tur samainīja pirmā puslaika sākumā, un tad es redzēju, cik Rodžersam tiešām, cik daudz viņam ir iespēju. Viņš toreiz neko nerealizēja, bet viņam bija nereāls skaits ar iespējām. Un tieši tāpat arī otrajā spēlē bija, un tur arī viņš dabūja tos divus attacking returnus, trīs bonus punktus un divas piespēles. Šī gadījumā es vienkārši gribu būt nedaudz alternatīvs un kā diferenciāli izvēlēties samanējo. Kas vai Rodžersam ir ļoti labs potenciāls, viņam ir ļoti, ļoti daudz iespēju kuras viņš, diemžēl, nelabākajā veidā izmanto. Tīri, Un ja viņam runā ir arī par. 9-10 minūtes. Jā, un viņam ir 90 minūtes. Svenēja ir nedaudz mazāk. Bet ņemot vērā tā, kā Rodžers izmanto tās iespējas, nu, un ja runājot par viņa klasi, nu, protams, tā ir klase zemāk par Douglasu Luisu. Bet, jā, varbūt kaut kas mainīsies, varbūt būs nākamais Douglas Luis, varbūt būs nākamais Kols Palmers. Mēs jau nezinām, kurš izpilda 11 metru sodu sitienus Astonvillā. Varbūt tev ir kāds insights. Nu, Keņo, ka Watkins, bet, nu, ko var zināt? Man liekas, pagājušajā gadā jau, pagājušajā gadā ir Douglas Luis, nevis Watkins, ne? Jā, Douglas Luis sita. Jā. Watkinsam īpaši labi negāja pendelēs. Viņš kaut kad, man liekas, pusotru sezonu atpakaļ mēģināja uzsist, tad netrāpīja, un tad sita pat ne Douglas Luis un ne Watkins sita kāds cits. Nu, man šobrīd ir gan Rodžers, gan Watkins, tā kā es gaidu pendels vienalga kādu. Jā. Tā, nu mēs varam virzīties pie uzbrucējiem. Šeit es izvēlējos divus budžeta uzbrucējus un Hālandu. Pa Hālandu mēs jau visu pateicām sākumā. Es domāju, ka viņam šī būs rekords sezona. Ņemot vērā to, kā spēlē City, kādā viņš ir formā, viņš ir atpūties. Es domāju, Peps arī ļaus viņam šo sezonu vairāk spēlēt, lai sasniegtu jaunus rezultātus. Un, nu, Haalands. Nu, tā cena ir ļoti dārga. Es nevaru teikt, ka viņš ir must have, bet nu, šis spēlētājs ir. Viņš var ļoti bargi sodīt tos, kuriem viņš nav. Tieši tā, Haalands ir Haalands. Man kā cilvēkam, kam vēl nav Haalands un nebūs arī uz šonedēļas nogali pret Newcastle, atliek cerēt uz to, ka būs Pepperuli. Un kad norotēs viņš kādreiz Haalands. Jo nu pēc tam ir Fulham, Vilki, Southampton, Bournemouth, Brighton, visas daļās spēles tur. Haalands sitīs iekšā. Haalands ir telēt. Viņš tagad ir pilnībā jebkam. Viņš iet arī beidzot Arsenālam, kur viņam diezgan sarežģīti to izdarīt. Un iesit hetrikus arī negaidītajās spēlēs, tāpēc man bija pat doma vienkārši viņu atstāt visu laiku par kapteini un neko citu neizvēlēties, bet tad nebūtu interesanti spēlēt. Tik garlaicīgs menedžers es neesmu. Un man patīk, Kaspar, ka tu centies vienmēr spēlēt alternatīvi, arī pārdomāti, bet alternatīvi, un tas tādi menedžeri tiešām, viņus ir jāpameklē. Labi, kas ir pa vārdiem? Es sākumā biju ļoti skeptisks pret viņu, joprojām tie paši energy drinki, joprojām tas pats espresso pirms, un mēs redzam, ka tas strādā joprojām. 2 goli, un kāpēc ne? Džeimijs Vardijs ir viens no maniem mīļākajiem spēlētājiem. Tieši tā visa viņa uzvedība un tas, kad viņu nomaina, kad viņš parāda tur līdzjutējienu, dažādas žestus un tā tālāk. Viņš ir gan, nedrīkst teikt, vecs, teiksim tā, pieredzējis spēlētājs, bet, ja Džeimijam Vārdiem zaļas spēles, kaut gan īstenībā, man liekas, ir tāds spēlētājs kā Vārdijs, kas ieskrien mugurā visu laiku, viņam pat tas, kā Lestera spēlē, ka viņi pārsvarā ir nefavorīts, tas viņam, nu, ļoti labi palīdz, un Džeimijs Vārdijs var izdarīt ļoti daudz ko. Jautājums ir par to, kādā fiziskajā kondīcijā un kādas tā kā spēļu un vārtu gūšanas ritmā viņš būs. Jo, ja viņš sit iekšā, vai viņš iesita tagad, nevis pagājušajā nedēļā, bet pirms tam, ja viņš turpina, tad, nu, Vārdijs ir ļoti laba opcija pie zaļajām spēlēm.
Jā, tāpēc man ar Arsenālu viņš vēl būs maiņā. Jā, un tad viņam aiziet ļoti daudz zaļo spēļu, un domāju par to cenu, ko viņš piedāvā, ir ļoti laba opcija. Un sit Tagad kā. pendels. Jā, un viņš sitīs pendels. Pa Kalvertu Luinu. Viņam arī ļoti daudz iespējas, nevienmēr viņš realizē. Viņam bija iepriekš, ar Ančelotī, viņam bija izcila sezona. Viņš tagad parādīja, ka viņš ir labākā formā nekā bija iepriekšējo gadu, bet viņam ir viņam arī ir labs kalendārs, bet viens mīnus viņam tas, ka viņš var satraumēties kaut kādā visnegaidītākajā brīdī. Ja? Un tur bija jautājums vai nu Žāla Pedro vai viņš. Ja? Un varam uzlikt uzbrucējus. Šī gadījumā, kā tu salīdzinātu šos divus? It kā ir vienāda cena, abi sit pendelis. Abi ir, nu, Everton laikam ir nedaudz šobrīd zemākas klases komanda. Negribētu pateikt zemākas klases, bet, nu, zemāka reitinga komanda nekā Brightona. Es biju skeptisks vispār pret Brightonu, jo bija jauns treneris, kuram tur vispār ir kaut kādi 35 gadi, vai es nemaldos, kaut kur tajā rajonā. Un man likās, ka, kad Grossa aizgāja projām, viņi straglos, bet viņi tagad rāda vienu no labākajiem sniegumiem vispār līgā. Man viennozīmīgi labāk patīk Kalverts Lūins nekā Pedro. Jo, nu, protams, Kalvertam Lūinam ir jāpaliek veselam, bet ja viņš paliek vesels, ja Evertons gūs vārtus, nu, tad būs arī Kalverts Lūins iesaistīts. Un par Žau Pedro viņš Brazīlijas izlasē spēlē, tā nespēlē, bet, kad ir nacionālo izlašu pārtraukums, viņš aizbrauc uz Brazīliju, tad viņš ielido vēlu atpakaļ, tad viņš izlaiž. Un, jā, tas man nepārliecina. Man ir iepriekšējos gados bija līdzīga problēma ar Žau Pedro, kad vienreiz viņš bija no sākuma, un atkal ir šie izlašu pārtraukumi, kas bija trešajā nedēļā, un tagad arī drīz būs. Un viņš atkal nebūs pieejams, un tur visādi jautājumi zīmes, bet, nu, pret Kalvertu Lūinu viņš spēlēs. Ja mēs paskatāmies uz minūtēm, man liekas, minūtēm arī nevajadzētu būt problēmai, tur virs 70 jābūt. Un, jā, man labāk patīk Kalverts Lūins, bet vēl, manuprāt, arī Kris Vuds ir opcija. Šajā ļoti līdzīga cena, manuprāt, nu, nedaudz vairāk Krisam Vudam ir, bet Kris Vuds sit pendeles, manuprāt. Šita pendeli. Es kaut kur dzirdēju, ka Kris Vuds sit pendeli. Viņš tagad iesita pendeli, bet viņš iesita pendeli, tur jāpaskatās, jāslīdzina Gipsu Vaitu. Jautājums, kurā minūtē viņš iesita golu, jā, to var salīdzināt. Jo Gipsam Vaitam bija sarkanā kartiņa. Jā, un tur jāsalīdzina vienkārši, vai viņš izsita pendeli tikai tāpēc, ka Gips Vaits bija noraidīts. Bet man liekas, ka tā pendeli bija salīdzinoši ātri. Gips Vaits vēl bija laukumā. Tāpēc, iespējams, Vuds ir tagad jaunais pendeļs itēs. Jā, Vuds ar Espiritu Santu Nottingham Forest ir ļoti labi izvēle. Viņš man bija sākumā, tad es no viņa atbrīvojos, jā, tāpēc, ka iegādājos Žau Pedro. Bet, nu, izrādījās, jā, ka to nevajadzēja darīt īsti, jo Žau Pedro tur saslima un Kalverts Lūins nesasniedza manas ekspektācijas. Tā, es redzu, ka es nenomainīju tavu ieteicamo defenderu, ko pat ir vērts pat vēlreiz pieminēt. Aizsargs no Brentfordas tikai pa 4,0. Es domāju, būs ļoti izcila opcija. Jā, kopumā iztirzājām wildcardu. Varbūt ir vēl kaut kas piebilstams. Man nedaudz pārsteidz, ka tavā wildcardā nav neviens Tottenham spēlētājs. Ja mēs paskatāmies uz spēlēm, labi, ir Manchester United, pēc tam ir Brighton, bet tad tas kalendārs ir diezgan zaļš. Un tas ir tāda lieta, kas man patika. Ja, nu, varbūt es tā tikai saku, tāpēc, ka man ir daudz Tottenham spēlētāju, bet jā, tā kā, kad es skatījos un domāju, vai man nepieciešams wildcards, bez Arsenāla spēlētājiem, arī Tottenham spēlētājiem man bija. Un vēl es vēlējos zināt tavu viedokli par Manchester City aizsargiem. Ko mēs ar viņiem darām? Mēs viņus aiztiekam, neaiztiekam, Riko Luis vai nē? Ļoti labs punkts. Sākšu ar, es domāju, ar aizsargiem. Guardiols noteikti neattaisno savu cenu. Jo City tāpat laiž golus, un Guardiols arī tagad piesardzīgāk spēlē. Viņš nevirzās tik vairāk uz augšu kā iepriekšējā sezonā. Iespējams, tāpēc, ka Dieši ir atpakaļ, iespējams, kaut kāds cits zīmējums no Pepa.
Viņš bija diezgan ās pret Arsenālu. Un viņam ir tā iespēja, ka viņš var uzsist no jebkuras pozīcijas. Tādas īpašības parasti piemīt vairāk uzbrukošā tipa spēlētājiem, bet mēs redzam, ka viņš var uzsist gan par lēkājošu bumbu, gan par slikti sagatavojošu bumbu, gan out of the box. Un šī gadījumā tas ir tas pluss. Bet mīnus tas, ka City regulāri ielaiž, tie ir 6,0, un viņš nespēlē vairāk tik agresīvi. Un priekš visiem spēlētājiem, neskaitot Haalandu, un es teiktu, vārdsargu, bet arī viņi var uzspēlēt pepruleti. Tāpēc no viņa iegādāties jau ir risks un ieguldot 6 miljonus, tu attiecīgi aizver tās iespējas, kas ir balstītas uz tevi pašiem Tottenhamas spēlētājiem, Arsenal spēlētājiem vai Liverpools premium aizsargiem. Riko Lūis bija tāda, kā parasti ar City, ir spēlētājs, viņš iesit golus, viņš ļoti labi sevi parāda, un tad ir rotācija. Un neviens īsti nesaprot to rotāciju, kāpēc ir rotācija. Un to zina, man liekas, tikai Peps, un līdz ar to. Jā, ja jums ir Riko Lūis un jūs neplānojat izmantot wildcardu, tad, manuprāt, varat atstāt viņu. Ja? Viņš tik daudz naudu nemaksā, var kaut kad paveikties, var kaut kad ļoti paveikties, var kaut kad iekrist 1 punkts pie sausās spēles, tāpēc, ka viņš nospēlē tur 50 minūtes vai vēl kaut ko, vai 45. Tas ir vairāk uz jūsu pašu atbildību. Bet šobrīd City aizsargi manā skatījumā nē. Būs atpakaļ vēl Ake un vēl vairāk rotāciju. Volkers arī, it kā ir stabils spēlētājs, bet man patīk vairāk kā Lūis spēlē. Un līdz ar to es nezinu, vai Peps viņu rotēs vai nē. Jā, tas ir par City aizsargiem. Par Tottenhamas aizsargiem. Es domāju, var uzreiz uzslēgt. Tottenhams aizsargs, ne, tur tikai Pedro Porā labāk par pussargiem parunāsim par Sonu un Madisonu. Jo man liekas, Jā, ka tur viņi ir ļoti mazs procents, tā kā ownership viņiem ir, un Tottenham var iesist. Tikai mēs nezinām, kas ir Pendels vai Solanke vai Sons. jā, pagaidām mēs nezinām par pendelēm. Es tomēr vairāk liecos uz to, ka City Sons pendels, bet to mēs jebkurā gadījumā redzēsim pie pirmās pendeles. Tikpat labi, es domāju, ka otrais pendeļu sitējs varētu būt arī Madisons. To mēs redzējām iepriekšējā sezonu. Un es pilnībā piekrītu, ka tā ir viena no labākajiem diferenciāļiem. Ja? Mēs redzam, Sons, Madisons, Džonsons ļoti aktīva maliņa, tas pats Kuliševskis. Jebkurš no viņiem var uztaisīt double digits. Jebkurā spēlē. Bet šī gadījumā vai jūs esat gatavi riskēt? Es piekrītu, ka varbūt Madisons Ēzes vietā. Jā. Bet man ļoti patīk, kā Ēze spēlē. Jo viss atkarīgs no Crystal Palace. Ja Crystal Palace radīs sniegumu, Ēze būs iesaistīts. Ja atkal sniegums būs viduvējs, iespējams uz zaļajām spēlēm ir labāk atbrīvot kaut kur līdzekļus un paņemt Madisonu. Sons ir pārāk dārgs šī gadījumā. Ir labāk izvēlēties Madisonu, Džonsonu vai Solanki par pieticīgu cenu uz labām spēlēm. Jo es būšu godīgs. Es kapteiņošu vai nu Haalandu, vai nu Saku. Jā, varbūt, kad man bija iespējas kapteiņoju vēl Salaku. Es diez vai kapteiņošu Sonu, ja vienīgi tā nebūs kaut kāda īpsviča, bet ņemt spēlētāju uz pa 10 miljoniem, kad ir citas alternatīvas, un jūs negribat viņu kapteiņot un rotēt, manuprāt, nav tik izdevīgi. Ja? Šis ir mans viedoklis par tieši uzbrukuma trijotni. Jā. Jo man vienkārši jau no paša sākuma man bija gan Solanke, gan Sons, jo viņiem bija diezgan labas spēles. Un vispār Solanke man likās baigais stils, jo viņa cena bija izlikta kā Bērmafs uzbrucējiem, bet viņš tagad ir Tottenhams uzbrucējs. Domāju, viņš būtu Tottenhamā būtu 9 miljoni. Solanke satraumējās, es viņu izņēmu ārā, bet tagad atkal uz iepriekšējo spēļu nedēļu, manuprāt. Jā, es viņu nopirku atpakaļ, viņš ielika golu. Es domāju, ka viņi iesitīs Brentfordē daudz. Tagad viņam United,
Un tad ir atkal Brighton vēl ok. Nu, Unitedam viņi iesitīs. Uniteds nemāk spēlēt aizsardzību. Bet Vesthama, kas ielēja 3 pret Chelsea, tad ir Ipsviča mājās arī tur. Nu, man liekas, ka tas ir tā kā mans kārtējais trakais uzbrukums, kad man nav Haalanda. Es likšu uz to, ka Solanke iesitīs vairāk nekā Haalands tuvākajā laikā. Nu, protams, vairāk neiesitīs, bet viņš ir spējīgs mačot tos, un par puscenu man liekas, ka tā ir laba opcija. Toņķi piekrīt, ka tā ir viena no labākajām opcijām, kā teici, tāpēc, ka viņš ir vēl ar Bormutas cenu. Būs viegls kalendārs. Šobrīd man nav skaidrs ar Tottenhamas sniegumu. Es godīgi pateikšu, es esmu redzējis tikai vienu maču ar viņiem. Iespējams, ir jāapstāsta vai nu atkārtojumā, vai vēl kaut kas. Jāskatās tieši pati sadarbība, kur spēlē Madisons vai Solanke spēlē fake nine vai pilnīgāko devītnieku. Ja? Tur vēl ir Rišārlisons, kā mēs redzam. Nav skaidrs, ka viņš atgriezīsies. Bet uz to nedēļu, kad viņi sāk spēlēt ar Ipsviču, es noteikti samanedzēšu savu komandu tā, lai es varu iegādāties vai nu Solanki kaut kur Kalvarta Lūina vietā, vai arī Madisonu Ezes vietā. No ārkārtas gadījumā, ja labi sevi parādīs Džonsons, var arī paņemt Džonsonu Ezes vietā uz Ipsviču. Un es apsveru arī noteikti aizsargu. Tas ir Pedro Poro. Ja, tas vai nu viņš nāks Kalafiori vietā, vai nu viņš nāks, diez vai viņš nāks Aleksandra Arnolda vietā. Es gribētu Arnoldu atstāt līdz sezonas beigām. Bet iespējams, man liekas, Vanda Vents ir underpriced. Viņš ir viens no ātrākajiem spēlētājiem līgā. Ļoti underrated, 4,5 miljoni. Manuprāt, ļoti laba izvēle. Ja, un, ja tās ir labas spēles, viņš arī var ielikt kādu golu. Šobrīd viņam nedaudz nepaveicās ar punktiem. Mēs redzam, tur, kur viņi sagrāva Evertonu, jā, tur ir 9 punkti. Bet Vanda Vents ir ļoti laba izvēle. Tottenham rindās, ja jums nepietiek naudas, Pedro Poro. Noteikti Vanda Vents, nevis Romero. Ja? Vanda Venu es noliktu augstāk nekā Romero. Tāpēc, Jā, ka jo Romero ar ir bišķi... Romero ir visādas kartītes, un tur labāk neņemt vienkārši. Viņš ir ļoti tāds Pepe stila spēlētājs. Ja kāds atcerās, vēl bija tāds Madrids Reāla Portugāles izlases aizsargs, kuram dažreiz ieslēdzās attiecīgais drives un fantasija līgā. Varbūt tas dažreiz ir labi, lai lausa spēles gaitu vai morāli pretiniekam, bet fantasija līgā tas ir riskanti. Nu tā, varbūt vēl kaut kas palika? Manuprāt, īsti nē. Ja? Tad es domāju, gaidīsim, kad tu pats veidos savu wildcardu. Cerams, ka sanāks izveidot kaut ko tam līdzīgu. Kā tu domā vispār, kādas iespējas ir atkal? Jo es domāju, tev nākamais uzdevums būtu Latvijas rangā. Latvijā, man liekas, ir tikai pirmā vieta. Ja? Bet tur var uz pasaules rangu skatīties uz kaut kādām lielākajām līgām. Tur ir top 10, top 50, bet Latvijā vai nu tas uzvarētājs, vai nu tur jāstāsta globālais rangs. Otrā vieta arī tā. Man pašam mērķis šai sezonā ir tikt top 100 tūkstošos. Tā kā pagājušajā gadā man bija, tāds ir apmēram mērķis. Jo man neliekas interesanti, tā kā daudz cilvēku vienkārši noskatās lielos FPL youtuberus, ja izlasa Twitterī, kāds jāņem sastāvs un likt tādu pašu. Jo tad tu arī finišēs tajā miljonajā vietā, un tā nebūs nekas. Tev ir jāiet un jāriskē, un tāpēc arī man nebija no sākuma Haalands. Tagad droši var pateikt, ka tas bija sāpīgs gājiens. Vai arī no sākuma, tā kā man bija tikai Salaks, un Salaks pēc pirmajām 3-4 nedēļām bija tie paši punkti, kas Haalandam, tikai Salaks lētāks. Bet tagad Haalands ielasīta pēdējās spēlēs un Salakam negāja tik labi. Bet jā, es domāju, ka ir tikai pats sākums, un tie, kas ir priekšā šobrīd rangā, arī ļoti daudz ir izmantojuši vai trīskāršo kapteini, vai bench boostu, vai
kaut ko tam līdzīgu, un tos punktus, it īpaši sezonas beigās, kad būs blank game week un doubles, tur ļoti viegli varēs atbūt. Jā, es piekrītu. Tas, ka čipi jāspēlē tikai uz dubultām spēlēm, nu, to es ieteiktu visiem menedžeriem. Jo tas vienkārši tas potenciāls. Jūs spēlējat nevis pret kazino, bet jūs esat kazino, jūs spēlējat pret iespēju, bet iespēja spēlē pret jums. Tāpēc, nu, es joprojām turpināšu likt cilvēkus uz dubultām spēlēm. Dažreiz tas man ir noroks, tur aiziet rotācija vai es pārvērtēju dubultās spēles, bet nu, čipi viennozīmīgi uz vēlāku laiku. Jā, sākumā wildcards var veidot, bet, ja ir iespēja nespēlēt wildcard, tā arī var iztikt. Bet šobrīd komanda būs tāda. Nu, ko, tad nofinišēsim. Kaspar, ļoti liels tev paldies. Patīkami bija ar tevi parunāt. Cerams, ka manas montēšanas spējas nepievils un sanāks arī jauks video. Ja? Visiem pārējiem Jep, tikšanos, redzēsimies arī kaut kad drīzākajā laikā. Čau!